Gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma ir nepieciešama, lai politiskā elite varētu realizēt atsevišķus projektus, kas viņiem ir izdevīgi, un lai varētu apgūt Eiropas Savienības fondus un rīdzinieka nomaksātās nodokļu maksātāju naudas. Diemžēl programma izmaksāja rīdziniekiem 118 000 eiro, bet atbildīga iestāde par šīs programmas izstrādē bija Mājokļa un vides departaments un citi Rīgas domes struktūrvienības. Tātad visi dokumenti, uz ko ir atsaucies, informācija, dati, visu nodrošināja struktūrvienības Rīgas domei. Tad sanāk ļoti veiksmīgi un kvalitatīvi tika apstrādāti tikai informācijas plūsma no Rīgas domes, ko varēja izdarīt, manuprāt, veiksmīgi Rīgas domes departamenta vides struktūrvienības atbildīgie darbinieki. Ja mēs attiecīgi palasīsim komentārus, kas ir apspriedes laikā sniedza zinātnieki, ja? Andis Vaičulis, Rīgas Tehniskas universitātes eksperts. Nekādu robežlielumu un mērķlielumu sasniegšana līdz 2030. gadam netiks nodrošināta. Esošā redakcija rada maldīgu priekšstatu, ka no 2030. gada ar gaisa kvalitāti viss būs labi. Kaut gan modelēšanas rezultāti parāda, ka tā nebūs. Tas ir zinātnieka komentārs. Turpat zinātnieks arī rāda, ka patiesībā satiksmes palēnināšanas pasākumiem realitāte rāda nevis CO2 un daļiņu izdalīšanas samazinājumu, bet pieaugumu. Un tad, kad šajā rīcības programmā pasākumos tiek norādīti pasākumi satiksmes palielināšanai 15 apkaimjos, rezultāta gaisa kvalitāte nevis uzlabosies, bet pasliktināsies. Rīdziniekiem tas ir jāzina. Nākamais. Šajā programmā ir norādīts par modelēšanas rīku, ja? Un par modelēšanas rīku tas ir atsevišķais stāsts. Digitāla aģentūra, kuras budžets ir 19 miljoni eiro, ja? Patiesībā šis modelēšanas rīks no izstrādes brīža bija izmantots tikai vienu reizi attīstības departamenta modelēšanas pasākumu veikšanai. Neviena no pārējiem pasākumiem šis rīks vairāk netika izmantots. Un attiecīgi arī šajā programmā norāda, ka viņu nepieciešams izmantot un attīstīt, nerealizēsies. Attiecīgi arī, ja mēs runājam par elektroauto uzlādes stacijām, ko plāno iebūvēt mikrorajonas, šīs pasākums arī ir ilūzija un fikcija. Ja mēs aiziesim arī uz citiem pasākumiem, kā vajag notīrīt sniegu, kā vajag kaisīt ielas, tas arī viss ir ļoti, ļoti tālu no realitātes. Līdz ar to, dargie rīdzinieki, šī ir fikcija, kura tiks izmantota, lai apgūtu naudas līdzekļus. Es kategoriski iebilstu pie šīs programmas pieņemšanas. Paldies!